Sveiki, mani sauc Jānis Stebīts, es esmu Rīgas Dinamo komandas preses sekretārs. Rīgas Dinamo un Entuziastu hokeja līga jau kādu laiku ir sadarbības partneri. Visi, kas vēlas spēlēt hokeju un nav to līdz šim darījuši, nāciet un spēlējiet to Entuziastu hokeja līgā, kur jūs izbaudīsiet hokeja burvību uz ledus. Pārtvērt ripu uz zilās līnijas izgājiens vienatnē pret Vārtsargu. Vārtsargs šeit bija nedaudz aizsnaudies. Bija nolicis gan cimdu, gan nūju uz ledus un nebija īsti gatavs šai epizodē. To arī Bruno Trēguts izmantoja. Šeit uzreiz uzvarēts iemetiens un ļoti precīzi metiens augšējā stūrī. Skaisti vārti, Vārtsargs bezspēcīgs, pat pudeli uzlido gaisā. Šādi vārti vienmēr patīk skatītājiem, es domāju, arī šeit. Šeit solo gājiens gar apmali un arī apspēlēti gan aizsardzību, gan arī Vārtsargi. Vārtsargam grūti bija izsekot, laikam, tādā ātrumā slidojošam spēlētājiem. Es arī, protams, vienkārši noskatījos, kā viņu Vārtsargs ielaiž vārtus. Pazaudē šeit nūju un metiens. Šeit gan ir soda metiens par šādu gājienu no Vārtsarga puses, bet vārtus viņš nosargājas no šajā epizodē. Šeit soda metiens. Ļoti tehniski izpildīts, nomānīts Vārtsargs un arī precīzs metiens Anda Blēdeļa izpildījumā. Ir pamats priecāties. Nomānīja uz metienu un pēc tam jau kājās bija ātrāks nekā Vārtsargs. Vārtsargs vienkārši netika līdzi. Izgājiens 2-1. Individuāli arī ļoti labi nomāna un ļoti precīzs metiens augšējā stūrī Mikus Ābelītis trāpa pašā vārtu stabiņu un pārlikņu krustpunktā. Precīzs metiens, bezspēcīgs Vārtsargs. Vēl viena pārtverta ripa un izgājiens vienatnē pret Vārtsargu. Tehniski tika nomānīts Vārtsargs un ripa arī ieraidīta vārtos. Šeit no savas aizsardzības zonas aizslido līdz pat pretinieku vārtiem. Labāks lidojums, lielāks ātrums un tehniski apspēlēts arī Vārtsargs. Andris Avots, šo vārtu autors, centās viņu panākt gan aizsargi, gan uzbrucēji, bet šoreiz uzbrukošās komandas spēlētājs bija daudz ātrāks un arī skaists vārtu gūms. Saspēle savā aizsardzības zonā, redzam, kur sākas uzbrukums. Arī iziet cauri visam laukumam, metiens tuvajā stūrī. Šeit droši vien Vārtsargs varēja nospēlēt arī nedaudz labāk. Laikam gaidīja, ka būs piespēle uz otru malu. Aizsargi pasīvi noskatās, kā precīzi raida ripu vārtos. Šeit metiens pēc saspēles no visai asa leņķa un arī precīzi augšējā stūrī. Vārtsargs bezspēcīgs. Neko nevar izdarīt. Pretuzbrukums no savas aizsardzības zonas. Mainās šķiet abu komandu spēlētāji, un šeit individuāli tiek apspēlēti
aizsardzība un precīzi izgājiens 2-1 aizsargu beigās sanāk. Un tur arī sākās no savas zonas un visi laukuma spēlētāji vēl bija laukumā. Ļoti labi piespēle uz tukšiem vārtiem. Un tur jau Rihardam Krauklim bija grūti netrāpīt, teicam, Jāņa Lazdāņa piespēli. Šeit eleganti. To aizvārds, tāds kurjos vārtu gūms, vienkārši trāpa pa kāju pretinieku komandas spēlētājiem, kas stāvēja vārtu priekšā, apslidoja vārtus, mēģināja piespēli caur zonas vidu izdarīt un trāpa tieši pa kāju spēlētājiem. Tāds vārtu gūms droši vien, kur Ernests Goldmans ilgi pārdzīvos. Pārtvērta ripa, ar 2 aizsargiem cīnoties tiek līdz vārtiem un apspēlē arī vārtsargi no neētās puses, raidot ripu vārtos. Skaists vārtu gūms un jāsaka par cīņas par Andrejs Canders. Cīnījās līdz galam un par to tika atalgots ar skaistu vārtu gūmu. Uzbrukums no savas aizsardzības zonas iegūta ripa, uzņem ātrumu, Kaspars Popens apslido visu laukumu, apslido visus laukuma spēlētājus un apspēlē arī vārtsargu. Izskatās, ka šeit šis meistarības līmenis tomēr bija nedaudz augstāks nekā pretinieku komandas spēlētājiem, kas tajā brīdī atradās laukumā, un tāpēc arī individuāli skaists vārtu gūms. Saspēle zonā vārtsargs glāja vienreiz, atcīt arī vēl vienu metienu, bet uzbrukums turpinās šeit. Iespiesti zonā ir spēlētāji un no neērtās lāpstiņas puses un precīzi metiens tālajā stūrī. Šoreiz vārtsargs bezspēcīgs, arī skaists vārtu gūms. Šeit jāuzsaka individuālā meistarība, jo no aizsardzība spēlēja zem katras kritikas, noskatījās vienkārši kā 77. numurs Evers Vīgans apspēlē viņus visus. Vairākuma izspēle, laba kombinācija, iespēja uz vārtu priekšu un pelnīts vārtu gūms. Arī viss piecinieks, sākot no aizsargiem, diagonāli piespēle uz tukšiem vārtiem. Aizsargājoties, aizsardzības četrnieks netika vienkārši līdz. Skaista saspēle zonā, precīzes piespēles, metiens, atcīt vārtsargs, kombinācijas turpinās un redzam. Šāda saspēle arī noved pie vārtu gūmiem, un šeit jāuzsaka visu uzbrucēju trīnieks, kas arī tur ļoti aktīvi spēlē, arī spēlētājs, kurš vārtu priekšā nobloķēja 2 aizsardzības spēlētājus. Skaista saspēle, uzbrukuma zonā, precīzi piespēle uz tukšiem vārtiem. Un šeit jāuzsaka viss piecinieks. Nav vērts atsevišķi izdalīt spēlētājus, jo arī aizsargi piedalījās šajā uzbrukuma kombinācijā, bet, protams, skaista saspēle vārtu priekšā. Tur neizsekoja vienkārši saviem sadzamajiem līdz aizsargājušā komanda. Pretuzbrukums, atsist ripa aiz vārtiem, saspēle un eleganti starp kājām pieliek nūju. Uzbrucējs un arī viens no skaistākajiem vārtu gūmiem. Oskars Karkovskis ir šī šedevra autors. Ļoti tehniski izdevās viņam pielikt nūju, turklāt ripa lidoja starp slidām pašam. Tas nemaz tik viegli nav izdarāms. Šajā momentā Jānis Āboliņš ar 6. numuru nodemonstrēja augstu individuālo meistarību, pirms pārtvarot ripu un pēc tam apspēlējot visus 5 laukuma spēlētājus un, protams, arī vārtsargu. Precīzs metiens tālajā stūrī. Skaisti vārti un pelnīti topa 2. vieta.
pārtverta ripa, ātrs pretuzbrukums. Uzbrucējs dodas aiz vārtiem un ideāli piespēle partnerim aiz muguras. Šeit nomānīja pilnīgi viss. Šis neapšaubām ir skaistākais vārtu gūms. Jāsaka, piespēles veicējs 78. numurs Renārs Šēners. Protams, Didzim Lukšam atlika tikai trāpīt tukšos vārtos.